Varbūt jūs varat atbildēt ar jā vai nē. Vai esat pārliecināti, ka spēsiet pārliecināt par kultūras prioritāti un kritisko situāciju savus nākamos kolēģus, citus ministrus, konkrēti finanses ministru, kam kultūra ir tikai viena no jomām? Jā, tas ir atkarīgs no personības noteikti. Jā. Kā jau šeit minēju, finanses ministri ir diezgan tāda savdabīga institūcija, kas uzskata, ka viņi visu zina un visu labāk var menedžēt kā pārējās ministrijas, un es domāju, ka tas ir kopējs valdības jautājums, kādā veidā šos jautājumus arī risināsim. Es nedomāju, ka tas ir tik daudz atkarīgs no vienas vai otras personas, bet kopējs kolēģiāls attieksmes visas valdības kontekstā, un, protams, pats par sevi no valdības programmas. Jā. Es arī uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi, lai ministrs spētu visu to nodrošināt un panākt. Jā, sievietēm var būt vieglāk, es te varu padalīties arsenālā. Bada streiks, asaras, aizēja no sēdes un tā. Es 3 finanšu ministrus pārdzīvoju, budžets dubultojās tajos 4 gados, bet ne visas situācijas ir vienādas, vēsture neatkārtojas, personības ir dažādas, bet katrā ziņā, ir jāmēģina, ir jācīnās. Bez cīņas nav uzvaras, bet ko es saskatu, ka varbūt ikdienā bieži vien saskaroties ar finanšu ministrijas funkcionēšanu, man liekas, ka viņi nonākusi arī ļoti tādā liela pārmaiņu priekšā, jo no grāmatvediskās, kas vairo visādas budžetu atskaites un veidlapas, viņiem vajadzētu aiziet projām, lai viņi saredzētu, kāpēc viņi vispār šīs veidlapas veidot, tad būs vieglāk viņus pārliecināt par kultūras nepieciešamību.